Ludzas pilsētā viena no attīstības prioritātēm ir ielas seguma sakārtošana. Ja pirms pāris gadiem pilsētas teritorijā ielas atradās kritiskā stāvoklī, tad šobrīd ieguldot gan pašvaldības budžeta līdzekļus, gan īstenojot Eiropas fondu projektus, situācija pamazām uzlabojas. Šobrīd darbi tiek pabeigti baznīcas ielas posmā blakus Pilskalnam. Šeit rekonstrukcija veikta par pašvaldības līdzekļiem. Šī iela ir ļoti svarīga ne tikai mums, Ludzas pilsētniekiem, bet arī visiem ciemiņiem Ludzas, jo mēs atrodamies kultūrvēsturiskajā centrā un ir ļoti svarīgi arī izrādīt cieņu baznīcas ēkai, jo šeit katru dienu vecāka gada cilvēki, gan arī jaunāka gada cilvēki nāk uz dievkalpojumiem. Te ir pilsdrupas, kur nāk apciemo mūsu ciemiņi, turisti. Tā kā šeit šīs ielas nozīmīgums tiešām ir diezgan argumentēti izteikts, kāpēc tieši šī iela. Baznīcas ielas posmā puse atjaunojamā seguma noklāta ar bruģi, puse ar asfaltu. Šāds risinājums, lai ziemā būtu vieglāk ielu uzturēt kārtībā. Rekonstrukcija prasījusi aptuveni 140 000 latu. Šeit praktiski ir viss demontēts vecais, kas bija, un pamatne visa par jaunu uztaisīta, komunikācijas saliktas, gan elektrības stabi te bija visur novākti, apgaismojums uzlikts, un segums atjaunots viss no jauna. Un šeit uz šo pusi, tas ir brugi mēs nomainījām, tas ir vecais brugis, kas no Latgales ielas. To mēs izmantojam šeit, tas vēsturiskais brugis, kuram ir vairāki simti gadu. Ja šo nelielo ielas posmu pašvaldība spēja sakārtot par saviem budžeta līdzekļiem, tad vērienīgākiem rekonstrukcijas darbiem nepieciešams papildus finansējums. Mēs esam gandarīti, ka tomēr lūk šī Latgales iespēja, jo programma ne tikai palika vienkārši parunāšanas pēc uz papīra, bet gan mēs jūtam, jo uz doto brīdi Ludzas novadam ir iezīmēta 3 miljoni latu, ko mēs varam apgūt, un skaidrs, ka deputāti pieņēma lēmumu, ka visu summu ieguldīt tieši ceļu ielu infrastruktūrā. Pašvaldībā nosakot, kuru ceļu nepieciešams rekonstruēt, tiek izvērtēta gan automašīnu intensitāte, gan ielas novietojums. Prioritātes šobrīd ielas seguma atjaunošanai ir noteikta pilsētas kultūrvēsturiskajā centrā, jo tā ir gan pilsētas vērtība, gan atpazīstamība.